Bet ja mēs paskatāmies godīgi uz sajūtu pēc šiem lielajiem svētkiem, garajiem, kādas ir sajūtas? Nu, tā kā es teiktu, 80% cilvēku vispār neko negribas. Kā lieciet man mierā. Un es piedāvāju risinājumu šim. Pati pārbaudīju, strādā, ka 7 dienas, katru dienu 1 stundu tu velti sev un velti tām lietām, lai tu varētu tajā jaunajā ciklā ieiet jau tāds atbrīvots. Man ir emocijas sakārtotas vairāk vai mazāk, ir vide sakārtot, mēs analizēsim arī sociālo telpu, mēs skatīsimies, kas tur ar naudām ir pa piņķeriem. Nu, lai tās visas mugursomas tomēr paliek šajā gadā. Un tad tas Ziemassvētku vecītis varēs nākt ar savām dāvanām, tad pat varbūt pantiņus skaitīsim, varbūt arī paši būsim Ziemassvētku vecīši. Un uz šī tīrā fona jau, kas būs tās nedēļas laikā, būs sūces aizvērtas, enerģija atbrīvojusies, pavērsies jaunas iespējas. Nevis viņas pavērsies, viņas jau ir, bet jūs viņas varēsiet ieraudzīt. Un tad mēs uz šī fona jau varēsim ieskicēt, nu tad ko tad tajā nākamajā gadā tādu vērtīgu sadarīt. Vērtīgu sev, vērtīgu pasaulē. Tev šis interesē. Piedalies, būšu priecīgi tev satikt savā online seminārā, kas būs katru dienu 1 stunda ar mani laivā, Zoomā, kur mēs gan darbosimies, gan es atbildēšu uz jautājumiem, risināsim tēmas, kas varbūt tik viegli nerisinās. Būs forša kompānija, būs interesanti. Tā kā, ja tev uzrunā, piesakies.